izbrauciens uz Poliju. Visi uzpildīsimies Klaipēdā, jo sola lietu ap 7–8. Un tad tā arī izskatās, ka varētu uzlīt līdz kurā mirklī. Īsts izbrauciens uz Poliju, burtiski 2 dienas, bez lielas plānošanas. Neliela pauzīte Jurbarkā. Padzērām kafiju. No lietas pagaidām esam izvairījušies, tepat saulīt spīd. Vispār tagad, kad mēs esam nokāpuši no moča, man liekas, ka nav nemaz tik vēsi, bet tad, kad mēs braucām, man likās, ka ir vēsi. Tā. Te Artur benzīns ir €48. Nākamā pietur mums visdrīzāk būs Suvalkos vai kaut kur pirms robežas. Uzpildīsim benzīnu. Mēs esam ieradušies Suvalkos, kur mums pēc plāna ir vienkārši šopings. Šobrīd mēs piebraucām te, kur ir visādi veikali, un pēc tam vēl mēs dosimies uz Plazu iepirkšanās centru. Vienīgais mums tagad kaut kur naudiņi jāsamaina vēl. Nu, tad mēs ir ieradušies Vigru klosterī. Mocīšiem stāvvieta 5 zloti. Un tur mēs tagad iesim skatīties. Mūkus un klosteri. Un šeit tagad mums būs kultūras programma, jo shopping programma mums laikam ir beigusies, vismaz šobrīd. Gan jau, ka vēl rīt kaut ko noteikti gribēs pirkt, vai ne? Nu jā. Pagaidām Vigru klosterī, kur tālāk uz Augustovas pusi. Nu, un tad redzēs, cik tālu mēs šodien tiksim. Šodien mums tāds ir easy peasy ritms, mēs tā lēnām, bez stresiņa. Jā. Nu labi, nu stresiņš ir, bet... Tev jau bija stresiņš jau. Nu, tas neskaitās. Pa trepītēm uz augšu, ja? Te ir visādi agroturistikas, visādas ēstuvītes, suvenīru bodītes, visādi gardumu bodītes. Uznācām augšā. Biļets tomēr, jā? Iesim skatīties. Tā
Tā, mēs beidzot esam tikuši iekšā. 36 zloti, 2 ieejas biļetes. Jāpiebrauc, tad jānopērko mocīts un pa tādu taciņu jāiet ir kaut kādi 400-800 metri. Un tad var no otra ezera puses paskatīties uz šo klosteri. Smuka vieta. Ir bišķiņa aizaususies. Vispār, tešanī klosterī tagad ir viesnīca. Mēs iemaldījāmies tai viesnīcā. Tad mēs iemaldījāmies ēdnīcā. Man pietrūkst tādu konkrētu norāžu, kur iet, ko skatīties. Un man šķiet, ka te vēl daži cilvēki kopā ar mums maldās un ieklīst kaut kur. Tā jau te ir smuki. Skats uz Vigru ezeru arī ļoti skaists. Tad, kad es būšu visu izstaigājusi, tad es pateikšu, vai tas bija to 36 zlotu vērts. Jo pagaidām man liekas, ka nē. Ar visu to, ka atmosfēra te ir patīkama, interesanta, bet tā līdz galam kaut kas nav. Nelien man katrā iekšā. Tas ir tikai ar tevi. Tā, mēs atradām, kur lejā. Tā jau te tā atmosfēra ir patīkama. Jā, bet ir. Bet es jau saprotu, ka klosters te nekāds vairs aktīvs nav. Pilnīgi nemaz. Ir vienkārši atjaunots kā. Tur ir viesnīca. Kā Vēsturisks objekts. Jā. Kaut kas pielikt klāt smuki. Un mūsdienām. Rumānija arī tie. Reku, tur var uzkāpt augšā, redzēs? Jā, bet mēs gribam. Es gribētu uz ezeru noteikti skaists skats. Davai. Tu var, reku, ieiet iekšā? Ne katrā? Tur laikam tie dārzi, ne? Jā. Televīzors taču viņiem nebija. Tas... Lampas jau var nebija. Es ceru, ka mēs atkal neesam kādā viesnīcā ieklīduši, klausies. Varētu būt. Bodītis. Ir kaut kas tāds. Var pasēdēt, atpūsties, iedzert kafiju, var noteikti vēl kaut ko. Bet, jā, vispārībā. Ja dikti grib, var braukt, bet es neteiktu, kad, Vienreiz apsvīties. Jā, kad šis ir obligāti jāredz. Tad daudz vērtīgāk, manuprāt, ir aizbraukt uz Šventeļipku, uz to katedrāli. Daudz vērtīgāk. Tā jau ir darbojušās. Jā. Un bezmaksas. Reku mazoru medoteņš, visādi magnētiņi un citi sūdiņi. Reku arī mūsu mocītis. Zini, kur es gribēju? Tur bija viena kaut kāda šitā laipa. Uziet to ezeru apskatīties, uztaisīt vienu bildi. Nē, tur nevajag. Tur bišķiņ jā. Nē, tas jau 5 soļi. Šurā izbrauks tur līdz aptūs. Jā, arī
Rimlin. Vigru Nacionālais parks īstenībā varētu interesēt visus tos, kuriem patīk atbūt uz un pie ūdeņiem ar laivām, katamarāniem, burot. Vienīgais te ir lieguma zona, te ar motorlaivām nedrīkst. Trokšņot uz ezeru nedrīkst, es lasīju. Tikai ezeru uzraugi kaut kādu speciālie dienesti varot. Pārējiem visiem jāievēro. Ļoti patīkama atmosfēra. Tā kā uzsmājas teikt. Tu man te nekomandē. Staigātājiem te vispār. Tā, esam savā nākamajā apskates objektā. Apskatīsimies vienu no Augustovas kanāla slūžām. Es nezinu, vai vecākajām, vai šīs bija vienas no pēdējām pirms Baltkrievijas robežas, bet, nu, esot apskats vērtas. Inženierijas brīnumdarbs. Jā. Es nezinu, es fantazēju tagad. Jā, tas izskatās šādi. Mūsu vējs gribēja vest no otras puses, tur pa to Grandas ceļu, iedomājies? Šādi. Viņas vēl strādā tās slūžas, domā, viņas taisas vaļā, jā? Jā, viņas strādā vēl. Interesanti. Viņas ir roku bīda. Rekuļa cēna arī cenrāda.
tad mēs esam tikuši līdz Augustovai. Noparkojušies. Jā, te ir ļoti omulīgi, ļoti forši īstenībā. Mēs iesim mazliet pastaigāt, jo īstenībā Augustovai mēs vienmēr esam braukuši vai nu garām, vai arī es atceros, ka mēs vienreiz te iebraucām, bet mēs pat neapstājāmies. Mēs vienkārši pabraukājām pa Augustovu un nospriedām, ka kaut kad te vajadzētu piestāt tā kārtīgāk. Nu, un beidzot tas laiks ir pienācis. Te ir Itālijā uz Baldiem. Jā. Viss sēž ielas malā, tā kā Itālijā. Uz Baldiem Galdau. Jā, te ir smalki. Varbūt mēs arī gribēsim uz baltiem galdautiem. Jo mums vajadzētu piesēst varbūt kaut ko... Горячие профуки. Kādu profuki? Горячие профуки. Varbūt tu gribi. Goju eža no polas. Te dzīves it augstu, un te viss kaut kas notiek. Suvenīrus tirgo, kebabu tirgo, vafelītes tirgo, alus te ir, ēstaves te ir, mašīnas te brauc, te jāuzmanās. Uz gājēji pārējām gan palaiž, riteņbraucēji te ir daudz. Te dzīves it augstu vilni, tā kā Palangā. Te man kaut kur Palanga atgādina. Vasarā jau vēl pasadies. Es tur stāvu. Šitā mašīna? Jā. Močuks. Tur pat divu močuku tur ir. Atnācām līdz baznīcai. Vēl mēs esam ēstuves meklējumos. Te ir visādi kafejnīci, kebabnīcas. Jā, bet tādu foršu ēstuvīti mēs ārpus galvenā laukuma pagaidām neesam ieraudzījuši, bet nu, mēs vēl arī neesam daudz staigājuši. Mēs vēl varam pastaigāt. Regu, tur priekšā kaut kāda ēstuve ir. Man patīk tās mazās mājas. Vien vai divstāvīgas. Nu jā, tāda vispār laba atmosfēra. Pasies, kāda smuka balkāniņa te ir. Nezinu, tur kaut ko ceļ. Tas ir kaut kas moderns. Nezinu, kas tas tāds ir.